Labrīt! Pie mums šorīt ciemos ir plastikas ķirurgs Ansis Ģīlis, lai apspriestu tēmu Mommy Makeover. Labrīt, Ans! Labrīt! Mommy Makeover. Man tas saistās vai nu ar mamogrāfiju, vai ar mammām. Par ko ir stāsts? Lielākoties ar Mommy Makeover no plastikas ķirurģijas skatu punktu mēs saprotam visas manipulācijas, kas tiek veiktas, lai mazinātu grūtniecības un arī visa pēcgrūtniecības perioda atstātā seku koriģēšanu māmiņas ķermenī, jaunās māmiņas ķermenī. Kādas procedūras tas iekļauj? Tipiskās zonas, kas visvairāk cieš no grūtniecības, ir krūtis un ir vēdera priekšējā daļa, kā arī atsevišķos gadījumos, ja ir liels ķermeņa svara pieaugums, tad tie var būt arī kaut kādi tauku depozīti, kas var būt arī sānos, arī kājās. Un tad, kad, piemēram, kāda mamma nolēma, ka tas ir jādara, cik ilgi pēc dzemdībām to darīt? Tas galvenais ir nogaidīt laiku pēc zīdīšanas pārtraukšanas, lai organisms atjaunojās gan funkcionāli, gan emocionāli, un lielākoties tie ir apmēram 6 mēneši pēc pēdējās zīdīšanas, kad var domāt par ķirurģiskām darbībām. Un tad tu saproti, vai vispār vajag, vai ne? Tad tu saproti, pirmkārt, vai vajag, otrkārt, tas ir droši priekš pacienta, un tas arī mums dod mazākus riskus, kas saistās ar pašu operāciju, un arī ilgākus un foršākus rezultātus ilgākā nākotnē. Tev ir gadījies tā pastīties un teikt, mamma mīļā, tev viss ir ļoti labi. Protams. Ja? Protams, bet no otras puses statistiski tā droši vien nebūs lielākā šo pacientu daļa, jo neviena grūtniecība neatstāja bez sekām sievietes ķermeni, un ja sieviete to ir atradusi priekš sevis kā problēma, un mēs redzam drošus risinājumus, lielākoties tās vēlmes ir absolūti pamatotas. Vai tas ir krūšu noslīdējums, kas neļauj apģērbties tā kā iepriekš ģērbās un justies tā kā iepriekš jutās, vai tas ir vēdera priekšējā siena, kur pie vainas var būt ne tikai lieka āda vai kaut kāda tauciņa, bet reizēm arī tā ir diastāze, kas neļauj pilnvērtīgi atgriezties sportiskās aktivitātēs, kustēties, vingrot. Un kāds ir jūsu pieredzes līmenis ar Mommy Makeover? Mommy Makeover, pirmkārt, tas ir ļoti plašs lauks, un viņš ir absolūti individuāls priekš katra pacienta. Tas nevar būt tikai kombinācija krūšu pacāšana un vēdera plastika. Tas var būt tikai krūšu tilpuma korekcija, ir zudis tilpums, un tās ir vispopulārākās operācijas gan pasaulē, gan mūsu klīnikā. Tās var būt arī jebkādas kombinācijas. Mēs vēl pie šīs sarunas atgriezīsimies, bet pagaidām paldies tev! Radio Skonto